Labvakar visiem! Es pastāstīšu par Vitāliju, jo Vitālijs pats ir no Ukrainas un latviešu valodā neprot runāt. Ar Vitāliju ir tāds stāsts, ka viņš sākumā negāja visu to koncepciju, bet viņš atnāca ar tādu pieprasījumu, ka viņam vajadzēja uzlabot miega kvalitāti, jo viņš ļoti slikti gulēja. Es, protams, kā veselības treneris un speciālists viņam ieteicu iziet visu koncepciju, bet viņš no sākuma nenoticēja. Viņš tikai pamēģināja divus produktus, tas ir magnīs un grifonijas, un ar to pēc 2 nedēļām viņam krietni uzlabojās miegs. Tad viņš piezvanīja un pateica, ka viņš arī grib iziet visu veselības koncepciju. Viņš nopirka pirmo posmu, sāka iet, un pēc 2 nedēļām viņam paaugstinājās temperatūra, viņš ļoti slikti jūtās, viņam atklepe bija, viņš visu laiku tā kā gāja viņam viss uz augšu. Un kā Vitālijs man stāstīja, ka 2022. gadā viņš ir taisījis datu tomogrāfiju un viņam tieši uz kruškuri un parādījās, ka viņam ir asins receklis. Tad izējot atkārtot, tas asins receklis nekur nepazuda. Tas bija viņš tieši pirms veselības koncepcijas izgāja visu to datu tomogrāfiju. Un viņam apstiprinājās, ka nekur tas nebija pazudis. Un pēc 2 nedēļām viņam gāja traki. Viņš atklapojās un viņam izgāja asins receklis. Un viņš ir malicis, ka viņš nenobijās. Un tā kā stāstīja iepriekš, ka viņš nevis norīja to recekli, bet viņš izpļauja. Viņš teica, ka receklis bija tādā izmērā un viss bija asiņains. Un pēc tā brīža viņš nemocījās ar klepu, viņam pēc kaut kāda laika arī beidzās temperatūra, viņš ļoti labi jūtās, un pēc kaut kāda laika viņš atkārtoti uztaisīja datu tomogrāfiju, un te var redzēt, ka patoloģija vairāk nav konstatēta. Tas tiešām ir brīnišķīgs rezultāts. Paldies, Anna. Es atceros, viņš man stāstīja, ka principā viņam ārsts pateica, ka ar tādu patoloģiju principā par sportu jāaizmirst. Viņam jau bija grūti elpot, viņam bija grūti arī ar sportu jau nodarboties. Viņam bija tas, viņš jūta, ka ar plaušām nav vairs labi. Un tāpēc, mīļie, kas sāk tīrīties, un ja jums nāk caur plaušām kaut kas ārā, ja klepus sākās vai kaut kas, priecājamies, jo jūsu organisms tādā veidā attīrās. Nevajag nobīties nekad. Tas process ir vienkārši ļoti svētīgs, atbalstam visādos veidos, jā, ar limfas attīrošām tējām un tā tālāk, bet nesākam dzert nekādas zāles un, kā saka, ļaujamies šiem procesiem. Paldies tev, Anna!